Nu, iesākumā es pieminēju par to utopiju vai realitāti. Laikam, Vesers kundze, jūs daudz jau stāstījāt, man jāsaka, es dzirdēju otro daļu no jūsu prezentācijas. Kad mēs runājam par to mūsu mērķi, nu, cik labi mums ir veicies ar to iepakojumu pārstrādi, jo varamā ir arī vairāk ziņojumi, kurus es tā vispusēji pārlasīju, un secinājumi ir diezgan pozitīvi, ka vismaz ar maisiņu ierobežošanu mums ir izdevies kaut kādu progresu savākt. Kā jūs noraksturot to lauku? Kopsumā jau mēs ejam visus tiem mērķiem, bet mēs nedrīkstam ieslīgt tādā pašapmierinājumā un stāvēt uz vietas. Mums ir visu laiku jābūt tādā kustībā, jo attiecībā par tiem maisiņiem jau nemaz tik labi nav. Jo tas daudzums uz vienu cilvēku būs būtiski jāsamazina zem 100 maisiņiem gadā un diezgan būtiski jāsamazina, bet mums šobrīd ir ap 180 uz vienu cilvēku. Kaut gan, nu, ja mēs praksē paskatīsimies, un es tagad aicinātu zālē visiem pacelt rokas, kas veikalos ņem iepirkuma maisiņas, kad iet, nu, tos, ko veikalā var paņemt. Varbūt paceļiet rokas, lūdzu, tie. Nu, redziet, un tagad jautājums, 180 vai mazāk, ja gadu laikā? Bet atkal, nu, piemēram, ja mēs tā skatāmies, nu labi, visu pārtiku arī bez maisiņa nepaņems. Vai te nav tā lielā dilēma, nu varbūt Sandrai ir komentārs tieši par to, cik pārtiku var paņemt bez tā iepakojuma? Vai atkal nav tā, ka mēs sabojāsim vairāk pārtikas un atkal pieaug pārtikas atkritumu? Nu, te es gribētu minēt, ka tas ļoti būtisks jautājums, kas ir jāskatās un jāvērtē. Jo, protams, ja mēs visu iepakojumu paņemam vispār pilnīgi nost, tad mēs no viena grāvī esam otrā grāvī. Bet vienmēr ir būtiski saprast arī un apzināties to, kuri ir produkti, kurus var neizmantot šos maisiņus. Un arī tālāk pētījumā, ko mēs esam augstskola veikusi jau, tā kā šodien prezentēsim, ir ļoti daudz lietas, kas mums kopīgi ir darāmas. Un tas ir darāmas dažādos ķēdes posmos, gan ražotājiem, gan tirgotājiem, gan pārstrādājiem, gan arī katram no mums kā patērētājiem. Tā kā tas ir ļoti diskutējums jautājums. Tur nav tā balts un melns, bet tur ir ko daudz darīt mums šobrīd vēl Latvijā. Es gan piebildīšu, es redzēju ļoti daudz rokas, kas pacēla, kas paņem tos maisiņus. Bet vai jūs vienmēr ejat uz veikalu, nu tā, impulsīvi, nebija plānots, bet es atnāku uz veikalu? Nu tāda gadījuma varētu būt, un tad varbūt tas maisiņš varbūt arī varētu vēl būt pieļaujams. Bet ja es eju ar tādiem nopietniem pirkumiem, ko es zinu un paredzu, nu es taču varu arī vairāk kārt lietojamo maisiņu paņemt no mājām līdzi, un tam nav obligāti jābūt no plasmasas, gal beigās veikalos var arī tādus nopirkt, gan tiem pašiem dārziņiem, gan viss, vai kā jūs redzējāt, mamma, vai mēs ņemsim maisiņu apelsīniem, un stāsts, ka tāpēc, ka es ielikšu apelsīnas maisiņā, viņi būs tīrāk, nu tas, piedodiet, gan ir mīts, jo tāpat aiznesot mājās, vai viņi būs ar maisiņu vai bez maisiņu, viņi būs jāmazgā tā vai tā. Un vēl šāda apelsīns ar visu mizu, vai ne? Bet arī otrs jautājums noteikti aspekts, ko ņemt vērā, galu galā arī lielveikali ir ieviesuši šīs, nu, pašsvēršanas iespējas, ja? Nu, tad atkal, ja jūs paņemat to lielo iepirkumu maisiņu, ar ko jūs nesīsiet visu mājās, par ko samaksājat, nu, jautājums, vai apelsīns nevar tāpat iebērt tajā maisā pēc nosvēršanas, kartupeļus tāpat var ielikt ar attiecīgo iepakojumu vispārējo. Pieminējām ražotāju atbildību, tāpēc, Laura, man uzreiz doma pirmā, ka jāiet ar jautājumu pie jums. Cik ražotāji šajā jomā vispār redz to līdzdarbību tādā ziņā, nu skaidrs iepakojums, tas ir izmaksas, tajā pašā laikā mēs pēc tam parunāsim ar kungiem tālāk par iepakojumu kā resursu atkritumu veidā. Cik liela ir tā ražotāja atbildība? Nu, es laikam teiktu tā, ka ražotāja atbildība ir gana liela, ņemot vērā, kad mēs tomēr esam arī, mēs runājam par maisiņiem, par maisiņu izmantošanu veikalos, tieši tāpat arī ražotājs, ražojot konkrētus produktus, vienalga kādā iepakojumā, viņi ir savu veidu paradumu mainītāji sabiedrībā. Līdz ar to, ja mēs pievēršam uzmanību tam, cik mūsu iepakojums ir ilgspējīgs, pārstrādājams, tas noteikti nozīmē arī to, ka šī informācija aiziet tālāk sabiedrībā. Ja mēs ražojam un mums ir vienalga, kur tas viss paliek, no kā tas viss sastāv, tad būs ļoti grūti mainīt šos te paradumus. Tā kā līdz ar to, protams, ražotājs viennozīmīgi ir viens no ķēdes posmiem, jo tā visa sistēma ir jāskata vienkopus. Mēs nevaram atdalīt ražotāju, atdalīt pārstrādātājus, ministriju, tam noteikti ir jābūt kopīgam darbam, nu, un tur ir gan daudz vēl ko darīt. Tad es nepakautrēšos uzreiz pajautāt par izmaksām. Ilgtspējīgs iepakojums noteikti maksā dārgāk nekā neilgtspējīgs. Kādā veidā šis atsaucās pēc tam uz jūsu finanšu rādītājiem? Nu, jāsaka, protams, bez šaubām cena vispār kā tāda gala patērētājiem ir ļoti sensitīvs jautājums. Un, ja mēs runājam par ražošanas izmaksām,
Tur ir jāskatās no vairākiem aspektiem. Viennozīmīgi, ja šis izējumateriāls ir dārgāks, tas var sadārcināt arī gala produkta cenu, bez šaubām, bet tāpat līdz tam ir jānonāk, ir jāsaprot šīs pievienotā vērtība un jāizmeklē tieši konkrētais izējumateriāls, kādu mēs vēlamies izmantot tā, lai pēc iespējas šis ražošanas process nesadārcinātos. Protams, vai tas ir iespējams, tas ir cits jautājums, bet pilnīgi noteikti tas ir viens no faktoriem, ko mēs ņemam vērā, izvērtējot iepakojumu. Un pieņem arī lieliem ražotājiem, kā Orkla, galu galā ir arī citas kaut kādas efektivizācijas iespējas, lai mēģinātu balansēt šīs izmaksas. Par ražotāju atbildību, Zakuļkungs, skatos uz jums, ražotāji ir apvienojušies zaļajā punktā, kā piemēram atkritumu, vairāk iepakojums kā pievienotā materiālā vērtība un pēc tam iepakojums kā resursi, iespējams pēc tam atkritumu jomā, kā ražotāji tieši zaļā punkta kontekstā šo redz? Laura jau ieskicēja. Mēs sanākam tā kā mazliet pa vidu. Paši it kā neražojam. Pie mums ir satikušies 2500 uzņēmumu, kas ir uzticējuši mums izpildīt normatīvu aktu prasības attiecībā uz šiem te pārstrādes procesiem. Protams, ka mēs tiešā veidā ietekmēt ražotājus nevaram attiecībā uz iepakojuma izvēli. To vislabāk var ietekmēt īstenībā cena, jo plasmas apsaimniekošanai cena ir daudzkārt lielāka nekā, piemēram, kartona apsaimniekošanai. Un tas kaut kādā ziņā, protams, mudina šos te ražotājus izvēlēties citu veidu iepakojumu, bet ir jau, piemēram, šķidrumu papīra maisiņā neielies. Ja? Tādā tiešā papīra maisiņā izņemot šīs te kartona dzērienu pakas. Mūsu pienākums ir organizēt, lai sabiedrība zinātu, ko darīt ar šo iepakojumu, jo apsaimniekošana jau nebeidzās tikai ar iemešanu konteinerā. Pēc tam tālāk ir šī sadarbība ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas Latvijā ir vismaz 30. Un tad jau nākošā sadarbība ar šiem te pārstrādes uzņēmumiem. Latvijā mums ir Nordic Plasts un pēc Baltija no pārstrādes, piemēram, papīra kartonu Latvijā nepārstrādā tāpat kā stiklu. Bet mēs par to nesatraucamies, tāpēc, ka tirgus ir ļoti globāls un dažreiz ir izdevīgāk aizvest tos pārsimtus kilometrus, piemēram, vai uz to pašu Poliju vai uz Lietuvu, nekā mēģināt uzbūvēt šeit rūpnīcu, jo viņa nespēs konkurēt ar Eiropas milžiem. Tas ir tieši apjoma dēļ, ja? Respektīvi, ka mums vienkārši nebūs tik daudz, lai liela rūpnīca nobarot ar tiem atkritumiem. Jā, jo, piemēram, tā pati plasmas pārstrādes rūpnīca, ja viņiem būtu jādzīvo tikai vienkārši no Latvijas izēvielas, viņi zaudētu Eiropas konkurentiem. Šī ir izcila lieta, Andri, varbūt jūs varat pastāstīt, no kādiem atkritumiem jūs dzīvojat? Labdien visiem! Mēs dzīvojam arī no Latvijas apjomiem, kas ir mums... Es sākšu no tā vispār, kad, runājot par tādu pārstrādājumu iepakojumu, mēs esam tā kā pēdējā pietura. Mēs esam vistiešāk atkarīgi visvairāk no pašiem ražotājiem, kādu viņi iepakojumu ir saražojuši. Tad mēs esam atkarīgi no tiem, kas to iepakojumu savāc un sašķiro, un tad mēs esam tie paši pēdējā, kuriem tad no tā visa, kas tur ir iepriekš sadarīts, ir jāuztais kaut kāds derīgs produkts, lai mēs varētu iedot to pārstrādes dokumentu, un viņš tiešām skatītos, ka būtu pārstrādāts. Un ja mēs, arī pirms tam pieskārāties tiem plasmas maisiņiem, kas ir lielveikalos, tad tā arī ir ļoti liela problēma, jo, piemēram, viena veikala ķēde šos plasmas maisiņus ražo no, LDP materiāla, citi ražo no polipropilēna materiāla, citi ražo no HDP materiāla, un citi vispār ražo HDP plus LDP kopā. Un tad, kad tas mikslis nonāk līdz tam pārstrādātājiem, mēs nevaram uzražot, ja mēs izmantot tikai tos maisiņus, pārstrādājiem, mēs nevarētu uzražot labu gatavo produktu beigās, kas būtu derīgs pārstrādē, tāpēc, ka tur ir viss kopā. Un no visa kopā nekas nesanāk. Labi, un, piemēram, kā jums izdodās risināt šo ar tiem pašiem ražotājiem? Jūs uzrunājat un sakat, klau, ja jūs pārējat uz citu materiālu, mēs to varam pārstrādāt. Viņiem no tā kaut kāds labums tiek, vai tos nepārstrādājamos vienkārši ielaiž iekšā kopējā masā, mēģina nošķirot vai arī pārdot kaut kur uz ārzemēm? Pirms vairākiem gadiem runāja, ka tos plasmas iepakojums vienkārši dedzina rūpnīcās. Nē, mums ir citi pieejami. Mums vispār ir pieeja to, ka mēs gribam pārstrādāt visu, kas vien ir pieejams tirgu, bet to, ko mēs darām, mēs viņu šķirojam vēl pirms pārstrādes. Mēs viņus šķirojam vēl pirms pārstrādes, lai mēs varētu nodalīt šos dažādos polimēru veidus, un mēs viņus varētu pārstrādāt un pieejaucot arī citus tādus pašus polimēru veidus, mēs varētu saražot labu
gala produktu. Bet te ir atkal tas pats jautājums par to pašu, teiksim, to ilgspējīgo dizainu, kad ja mēs visi, teiksim, sadotos rokās un ražotu, teiksim, tos maisiņus no viena materiāla, tad tā problēma principā vispār atkristu. Mēs visi zinātu, ka tas ir viens materiāls, viņš nonāk šķirošanas konteineru, viņu viegli sašķiro, viņu viegli pārstrādā un problēma nav. Šobrīd mums visu laiku ir jālēkā. Un kas traucē tādu utopisku mērķi sasniegt, nacionāla veida likumdošanu vai vienkārši katrs ražotājs pasūta tur, kur pēc saviem finansiāliem ieskatiem uzskata par pareizāku? Es domāju, ka šobrīd katrs pasūta pēc saviem ieskatiem un pēc to, kā viņam liekas, kādam tam maisiņam vajadzētu būt un kā to patērētājs grib redzēt. Bet es domāju, ka šobrīd mums ir ļoti labs virziens pareizajā virzienā ar šo polimēru nodokli, kad, ja viņš nebūs pārstrādājums, tad attiecīgi viņam arī par to būs jāmaksā. Tādā veidā no ar finansiālo šo pātagu piespies, lai ražotājs tad vai nu pāriet, vai nu samaksā, lai arī šīs nodokļu formā būtu administrējums. Laura, Orkla, no kā ražo savus pasūta kādu maisiņu kvalitāti? Droši vien precīzi es nepateikšu tev tagad visus nosaukums, tas droši vien jājautā maniem inovāciju departamentu kolēģiem, bet pilnīgi... Nu, es ceru, ka jā. Daži patīk. Daži patīk, jā. Nu, te ir atkal jautājums, jā, par to, ko mēs daram ikdienā, nešaubīgi iepakojums un darbs pie iepakojuma vispār tā veicināšanas, lai viņš būtu pēc iespējas pārstrādājamāks. Ir mūsu dienas kārtībā, tas ir iekļauts arī mūsu ilgspējas stratēģijā, un tā nav stratēģija, kas ir tikai uz papīra, tā tiešām ir stratēģija, pie kuras mēs praktiski tiešām reāli arī strādājam un pētam un mēram un testējam un tā tālāk. Līdz ar to tas ir reāls darbs un, nu, protams, sākot no primārā iepakojuma, kas ir pārtiks produktu iepakojums, beidzot ar transporta iepakojumu, kas ir viss shelf ready kastes, lai pēc iespējas viņas būtu, teiksim, mazāk šis te liekais iepakojums, lai uzreiz atvedot viņas var ievietot, nezinu, tirgotājiem plauktos un viss kārtībā. Līdz ar to tur darbs ir gana liels un daudz. Tā kā, nu, par konkrētiem materiāliem droši vien tur jau ir arī savas īpatnības pārtiks produkti. Man arī nebija cerības saklausīt konkrētu materiālu, ja es no tāpat tā neko nesaprastu. Galvenais ir jautājums, vai pārstrādātājs tas apmierina. Sandra, man jums bija jautājums arī saistībā ar šo atbildību. Ļoti bieži, īpaši tie, kas lieto sociālos tīklus, viņiem patīk iesaistīties diskusijās, kuram tad ir jāsāk? Ražotājiem jāsāk, veikalam jāsāk vai patērētājiem jāsāk? Jūsuprāt, kurā pusē tā bumba ir, lai mazinātu atkritumus? Patērētājiem, kā Veseris kundze teica, nu tad mammu neņemam to maisiņu apelsīniem vai tomēr veikalam, kurš uzliek to cenu par maisiņu? Es teiktu tā, ka vienas konkrētās atbildes nebūs. Un arī prezentācijā, tajā brīdī, kad es prezentēšu pētījuma rezultātus, būs tā kā dažādu šo skatu punktu, dažādi viedokļi. Un te ir stāsts par to, ka šī atbildība mums ir katram pašam, sākot mums katram pašam kā patērētājam, izvēlēties to, kas ir principā tā kā pēc iespējas, ko no mūsu redzes punktu mēs skatāmies kā ilgspējīgu. Un, protams, ka labākais variants tas, kad ja mēs redzam, ka mēs varam nepirkt attiecīgās lietas, kas ir tieši ļoti daudz pakotas un pārpakotas, tad tas būs arī signāls no patērētāju uzreiz ražotājiem. Es runāšu arī mazliet vēlāk arī par to, kā tas izskatās no ražotāja, tirgotāja viedokļa, un es gribētu teikt tā, ka katram te ir šī punkts, kurā katrs var ļoti būtiski dot šo pienesumu, un kas vēl ļoti būtiski, kad ir jāatcerās ir tas, ka mums ir dažādi produkti, un ir tādi, kurus mēs pilnīgi varam tā kā skatīties, atteikties no iepakojuma, un tādi, kuriem mēs no tā nevarēsim atteikties. Un papildinot to, ko jau kolēģi teica, ir ļoti būtiski svarīgi saprast, kurā brīdī mums tas pārtikas produkts ir tāds, ka mēs viņam saglabājam derīguma termiņu, un tāpēc arī tie iepakojuma materiāli ir tik daudz un dažādi veidi. Bet šeit arī pie pārstrādes atgriežoties un runājot, ir ļoti būtiski, kuri no iepakojumiem ir pārstrādājumi, kuri nav pārstrādājumi. Un šobrīd arī zinot, arī Latvijā ļoti daudz gan pārtikas ražotāji, gan arī iepakojuma ražotāji un tirgotāji šobrīd ļoti intensīvi strādā, lai mazinātu šiem daudzslāņu materiāliem slāņu veidus, mazinātu krāsas apdrukas iespējas, tā kā par to visu arī droši vien, ka mums šodien būs daudz un dažādas diskusijas un prezentācijas, kurās par to runāšu šodien vēl. Paldies. Rudīt, varbūt jums ir kaut kas papildināms, kā jūsu pusē? Es varbūt papildināšu no tā viedokļa, ka, protams, atbildība ir pilnīgi visiem iesaistītajiem. Gan tiem, kas ražo, gan tiem, kas iepako, gan tiem, kas patērē šo iepakojumu un pēc tam met ārā. Nu, pēc tam, protams, arī iestājas jau atbildība tiem, kas pārstrādā. Bet tā ir bišķiņa cita veida atbildība. Bet tas, ko mēs gribētu vēl, kas ir ieviešanas procesā šobrīd, par ko es varbūt neminēju, tātad arī ir apspriešanā ministra kabineta noteikumi, kas paredz pirmais solis. Tas būs noteikti piktogrammas uz atkritumu konteineriem. Visā Latvijā viņas būs vienādas, tātad nebūs tā, ka šodien Liepājā, rīt Daugavpilī un parīt
cēsīs es nedrīkst to vai citu iepakojumu iemest pie vieglā iepakojuma. Tas ir punkts numur 1, jo tomēr ir gan būtiski, lai sistēma būtu skaidra, saprotama un vienkārša. Jo tajā brīdī, kad mēs patērētājiem vai atkritumu radītājiem uzliekam ļoti sarežģīt visu, kā saka, pārbaudīt un tā tālāk, tad mēs nonākam pie tā, ka vairs neviens neko negrib šķirot. Un nākamais solis šīm piktogrammām, šāda sistēma darbojās jau Skandināvijā, vislielākie flagmaņi tur ir Dānija. Tad nākamais ir, ka šāds pašs piktogrammas parādīsies arī uz iepakojumu. Protams, tam būs pārējais periods, un tas nebūs rītdien, bet pietiekam drīz, kas nozīmē to, ka es ejot uz veikalu, pirmkārt pērkot produktu, jau zināšu, kurā konteinerā es varēšu to iepakojumu izmest. Otrkārt, pēc tā jau es arī sapratīšu pārstrādājums, nepārstrādājums, kā man izdarīt izvēles. Bet saistībā ar šiem konteineriem, tagad liela bija arī, labi, nevar teikt liela, bet pietiekami liela jēzga par šiem jaunajiem brūnajiem konteineriem, kas ir šie bioatkritumu konteineri. Ja? Un tad mēs savā mājā cīnamies, ka kaimiņi atnes, viņi iemet maisā tos bioatkritumus, un tad mēs vienmēr prasām, bet kāpēc jūs neizberat? Vajadzēja izbērt, tā plasmas jau tur nav vajadzīga, vai ne? Jautājums, vai šo konteineru nepaliek arī pa daudz, respektīvi, cik daudz cilvēku pievērš uzmanību krāsām, piktogrammām, vai beigās iemet tāpat, domājot, ka putuplastu tāpat var pārstrādāt, lai gan nevar? Tāda, kas vienmēr kaut ko ne to iemetīs, kaut kur ne tur, tāda cilvēka visā pasaulē vienmēr ir bijuši un būs. Kaut kāda neliela daļa tāda ir, ar to ir jārēķinās, bet tai pašā laikā par konteineru skaitu. Mēs neplānojam aicināt iedzīvotājus dalīt 22 frakcijās, kā to dara šobrīd Japānā. Mēs skatāmies, lai būtu pietiekami vienkārši un skaidrs saprotams, tātad normāli tas, kas iedzīvotājiem ir skaidrs zināms, tātad ir vieglais iepakojums, ir stikla iepakojums, ir brūnais konteiners bioloģiskiem atkritumiem, kurā varētu mest šos bioloģiskos atkritumus papīra maisiņos vai bioplasmas maisiņos, bet nekādā gadījumā maizes iepakojumā bijušajā un tam līdzīgi. Bet par to ir jāskaidro, un cilvēkiem ir jāsaprot, un jāsaprot arī, kāpēc tas tā ir. Un tad ir, protams, nešķirotie atkritumi, kas paliek, un, kur ir specifiskie baterijas un viss pārējie, tas jau nav pie katras mājas, un tur nav par katru lietu tā jādomā. Tur daudz skaidrāk, un tā sistēma ir cilvēkiem ļoti saprotama. Pie reizes arī jautājums, kā mums ir ar to sabiedrības apziņu? Paliek labāk, kaut kādu pētījumu ir veikti par šo, kas uzrādīt, ka sabiedrība aizvien biežāk saprot? Tas būs jautājums mūsu adresē. Mēs regulāri reiz 2 gados veicam aptauju iedzīvotāju, un es varbūt neminēšu to skaidrs, bet jau man liekas kaut kādi 67% ir tādi iedzīvotāji, kas vismaz aptaujā atzīst, kad viņi izšķiro kaut ko vismaz, kaut vai tā būtu viena pirkstiņa baterija gadā. Bet cilvēki paliek gudrāk, tāpēc, kad jau 20 gadus Latvijas zaļais punkts nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu, un tie, kas bija skolnieki 2000. Gadu sākumā, tie jau tagad ir mājasaimniecības, jau turētāji, ģimenes galvas, un viņiem vairs nav diskusija ar saviem bērniem par to šķirošanu, tur varbūt viņi diskutē par labākiem veidiem, bet tas nav kā pirms 20 gadiem, ka bērns atnāk mājās un mamma saka, tu liec man mierā, ko tu man stāst par kaut kādu šķirošanu. Tā kā ar katru paudzi mums jau paliek vairāk tās paudzes, nav tā kā vairs tikai skolnieki, tagad jau ir otrā paudze jau principā iet, kas jau saprot par šķirošanu, un tagad jau arvien dziļāk un dziļāk. Pie šīs sabiedrības apziņas, jūs pieminējāt, Rudīt, savā prezentācijā arī par piena paku iespējamo laikam nodošanu depozītā, par ko ir diskusijas. Cik daudz ir to mītu? Piena paku skalot pirms izmešanas vai nē? Laikam par sliktu nenāk, bet vai tas kaut ko dod? Jā, mēs parasti sakam tā, ka nevajag 3 litru dzeramo ūdens un puspudeli feiriju izmantot, lai izskalotu piena paku. Ja? To jau saprāt robežās, katrs var saprast, jo par ūdeni galā mēs katrs taču maksājam. Ražotājs droši vien teiktu, tā, lai tur nav lieli kunkuļi iekšā. Ja? Tad jā, vienmēr skalot. Ilgspējīgi domāšana neļaut pienam saskāpt pavisam, ja? Jā, vienmēr vajag atbrīvot no ēdiena atliekām šo te iepakojumu, jo, protams, ka stikla iepakojums, tas tur krāsnī 1300 grādos sadegs, bet, piemēram, tās kartona dzērienu kompozīta pakas, tās ne, jo
Mums bija tā iespēja pateicoties Tetrapakai, bijām aizvakardien aizbraukuši uz Poliju, uz Storenso rūpnīcu, kur notiek šo te paku pārstrādu, un tur tiešām būtisks faktors ir, kad nav šo te piena, sulu atlieku iekšā šajā pakā, jo tad tā šķiedra, kas ir papīra, tā procesā ir tīrāk, un tad, kad jūs paņemat jaunu papīra maisiņu, viņš nesmaržo pēc veca piena. Nē, vairāk tā bija doma par to, ka arī valda tie mīti, ka cilvēki īsti līdz galam nezina, kā šķirot, bet kā jau Rudīta pieminēja, vienmēr būs kāds, kas kaut ko sajauc un tam līdzīgi. Andri, jums bija kaut kas pieminams par piena paku un kunkuļiem, bet varbūt kaut kas arī par jomu. Vienīgais komentārs vienmēr šķirojot atkritumus, tas ir pats labākais, ja jūs varat atbrīvoties no visiem liekajiem produktiem, kas tur ir bijuši iekšā, izskalojiet, izkratiet, un tas būs vislabākais materiāls tālāk pārstrādē, jo pats galvenais, tas viss sākās no tā, ka jūs viņu iemetīsiet konteinerā, un tur sākās arī viss tas ceļš uz šķirošanu un pārstrādi. Ja tur nebūs klāt vecs piens, vecs jogurts vai vienalga kas, tas arī nesabojās to pārējo produktu, kas ir tajā konteinerā. Tas nozīmē, ka visi pārējie materiāli būs labāk pārstrādājumi, un viņi nonāks līdz pārstrādē. Šis ir īstenībā lielisks aspekts. Nevis manis izmestais iepakojums būs bojāts, bet arī apkārt esošais. Diezgan loģiski. Jautājums bija arī saistībā ar šo iepakojumu, nezinu, tādu zaļmaldināšanu. Jūs bieži saskaraties, ka kāda zaļmaldina. Tas vairāk Laurai būs arī jautājums, bet kamēr Laura domā. Andrim vienkārši mikrofons rokā, tāpēc. Par to zaļmaldināšanu, it sevišķi ļoti daudz maldina, it sevišķi par šiem bioplasmas maisiņiem, kuri ne visi ir pārstrādājumi, un viņi ne visi ir 100% no bioplasmas vai kukurūzas vai no organikas ražoti. Ja? Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta tādam parastam patērētājam, un arī man ir ļoti grūti atšķirt, vai tas ir bioplasmas maisiņš, vai tas nav bioplasmas maisiņš, viņi izskatās gandrīz vienādi. Jūs lasat jomas speciālists, kurš šo diezgan ikdienā pārzina, vai ne? Tāpēc es saku, manā skatījumā, teiksim, parastiem iedzīvotāji to atšķirt ir praktiski neiespējami, un kas notiek, un ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Itālijā, tā ir ļoti liela problēma. Viņi šo bioplasmas maisiņu iemet pie šķirotajiem atkritumiem, kur viņš beigās nonāk līdz pārstrādē, un tad pārstrādātājs mēģina pārstrādāt polimeru kopā ar kukurūzu. Un, protams, ka tur galā nekas nesanāk, tur ir vienkārši nederīgs produkts. Jā, kāpēc šis nepārsteidz, ka tas notiek tieši Itālijā vai nezinot šo valsti? Bet, Laura, par zaļmaldināšanu. Jā, par zaļmaldināšanu. Mūsu uzņēmumā ļoti, patiesībā es teiktu, gana strikti noteikts, ka mēs neizmantojam nekādus saucamos lēbeļus uz produktiem, kas varētu maldināt gala patērētāju. Respektīvi, izmantot tikai to, kas tiešām sniedz pamatot informāciju. Tie ir, kurš tie principā pamatā ir vai nu mūsu, vai nu tas ir norāda uz kādu vienu vai otras sastāvdaļas, piemēram, neesamību produktā, vai tieši esamību produktā, vai tie ir kaut kāda alergēna, vai tādas lietas. Protams, ir arī atsevišķi produkti, kur tiek norādīti, piemēram, certifikāti, bet arī certifikāti tie ir, teiksim, tā pamatoti, nevis kaut kāda tur burtu kombinācija, kur nevienam pilnīgi neko neizsaka. Tajā pašā laikā arī paralēli tam, kas atrodas uz iepakojumiem, mums ir katram zīmolam atsevišķa mājaslapa, kurā ir sadaļa ilgtspēja, kur arī attiecīgi ir vēlreiz un vēlreiz uzsverts, kādas ir šīs kvalitātes katram produktam vai konkrētam zīmolam, kādus iepakojumus izmantojam, ja tā ir, piemēram, gutas sulām, tās ir tetrapakas ar arī neatdalāmiem korķīšiem. Tās ir visas lietas, ar kurām mēs arī papildus informējam, teiksim, sabiedrību. Un arī atsaucoties nedaudz uz iepriekšējo diskusiju par maisiņiem, par šķirošanu, man ir bijusi pieredze arī strādājot vienā no lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem, un tieši tajā laikā mums bija ļoti interesants tāds pilotu projekts, kurā mēs piedāvājam cilvēkiem plasmasas maisiņu vietā ņemt papīra maisiņus, piemēram, pie augļiem un dārziņiem. Un, lai cik tas nebūtu īpatnēji, cilvēki tāpat ņēma plasmasas maisiņus. Tie papīra maisiņi bija bez maksas, viņi bija fantastiski, izcili maisiņi, tiešām superīgi, bet cilvēki vienkārši, pieredumi pēc ņem plasmasas maisiņus. Līdz ar to šim te pieredumam ir milzīgs spēks, un tā pamatā jābūt, principā informēšanai un izglītošanai. Patiesībā ļoti labs piemērs ir depozīta sistēma savā ziņā. Tur bija milzīga informēšanas kampaņa, milzīgs darbs pie tā, lai sabiedrība saprast, kas tas ir un kā tas strādā. Līdzīgi varbūt ir šajā jautājumā.
Depozīta sistēma arī veltīsim dažas minūtes drusku vēlāk, bet, piemēram, labi, es ticu, ka Orkla kā ļoti liels ražotājs var gan ar caur savām ilgtspējas prasībām nofiltrēt zaļmaldinātājus, gan arī tiešām pārbaudīt. Bet ko, piemēram, mēs tā teorētiski sakām, var mazais ražotājs izdarīt, kuram ir noteikti ļoti svarīga tā cena, atnāk kāds pārdod no ārzemēm atvestu materiālu, saka, jā, viss kārtībā, bet certifikāti varbūt tomēr ir, es negribu teikt viltoti, bet vismaz neatbilst patiesībai. Tādas iespējas var gadīties? Ļoti grūti teikt par citiem ražotājiem, bet mums tiešām mūsu pieredzē ir bijis tā, ka mēs reāli braucam uz vietas pie ražotāja un pārbaudam, vai šī certifikācija tiešām atbilst faktam. Teiksim, tas ir bijis pat tiešām, ja runājam par, kakao pupiņām, laimas šokolādēm, tad mēs esam braukuši uz vietas un pārbaudījuši, vai tiešām tas atbilst patiesībai, tas, ko mums ražotājs stāst. Kas attiecas uz mazajiem ražotājiem, es ticu, ka ir kaut kādas atbalsta mehānismi, kas var palīdzēt tikt ar šo galā. Tāpat ir organizācijas, ministrijas iestādes, kas var palīdzēt, ka jau, teiksim, konsultatīvi kaut vai nokonsultēt, kurā virzienā iet un vai tas virziens ir pareizs. Kas par Andrims ir kaut kas papildināms tieši kā mazais ražotājs varētu zināt, kas ir atbilstošs certificēts iepakojums vai tur ir kaut kādas problēmas? Es ātri vienu stāstu nevaru gan minēt, kur un kad tas bija, bet, piemēram, mums bija tāds gadījums, kad viens salīdzinoši mazs ražotājs piedāvā mums pārstrādājumu materiālu no viena polimēra. Mēs saņemam paraugu, viņu notestējam, kaut kas īsti nav. Nav īsti tie parametri, kādi tur vajadzētu būt. Bet viņš garantē un sūta specifikācijas, tas ir tur 100% tāds polimērs. Bet mēs testējam nesanāk. Labi, pamēģināsim, teiksim, lielākā testā uz jau pārstrādes līniju, arī nekas tur nesanāk. Beigās mēs aizbraucam pie viņa, mēs viņam prasam, kas tur ir parāda mums to ražošanu. Un viņš mums tur sāk stāstīt, jā, lielākoties mēs izmantojam šo materiālu, tā materiāla ražošanai, bet, dažreiz gribās vairāk nopelnīt, tad mēs izmantojam lētāk arī citu polimēru. Es saku, bet tev jau tas uzraksts uz iepakojumu ir PP vienmēr. Viņš saka, jā, bet tā forma maksā 50 000. Es tagad katru reizi nemainīšu tā formu. Viņš nomaina materiālu, formu atstāja to pašu un visam sludina, ka tas ir. Un kļūst par zaļmaldinātāju. Jā. Man varbūt komentārs no citas tēmas. Es vienkārši klausoties, kā Rudītis saka, saliks vēl piktogrammas virsū uz tā produkta tas uzrakstīņš, kas ir, es jau tā nopirku stiprāks brilles, es jau dažbrīd vairs nevaru izlasīt tos mazos burtiņus, kas ir rakstīti. Es domāju, kur vēl tur uzlikts virsū tās piktogrammas, un tad man būtu ļoti vienkārši priekšlikums. Atstājam uz iepakojumu tikai svītrkodu, jo tas ir vajadzīgs kasē. Ir kāds zālē, kuram telefons ir ar podziņām, un kurš neizmanto internetu? Droši vien, ka neviens nav. Neatzīsies. Visiem jau ir taču ar internetu pieslēgumu, praktiski visiem ar internetu. Lūdzu, noskanējam svītru kodu, un tur mums izlaic laukā. Mēs varam lasīt kaut 5 lapas apraksts par to, kas tur saražots, kas tur PP un kurā konteinerā to likt. Tas būtu ieteikums uz varbūt tādu. Ziniet, pirms Rudīt atbildiet, lūdzu. Cik daudz, kā tu domā, tu veikalā pie katra plaukta vērsi vaļā to svītru kodu? Pie katra iepakojuma, ko tu... Tad jau jautājums ir par to, ka cik lielā izmērā un viss, bet tas ir tehnisks dabas jautājums. Teikt, ka mēs visu varam izdarīt caur internetu, jā, es jau varētu piekrist zālē visiem, neviens neatzinās par podziņu telefonu, bet mums ir pietiekami daudz sabiedrībā cilvēkam ir tādu, un kas nevarēs izlasīt, un kas arī nevērs pie katra produktu, ko liks grozā, vaļā šo te svītru kodu un nepārbaudas. Protams, zināmiem produktiem viņam viss būs skaidrs, bet, teiksim, gribēs ko jaunu paņemt, diez vai viņš pārbaudīs. Un to varbūt pamazām pamainīsies, starp citu piemērs, ko tikko stāstīja arī Andrs, ļoti pamācoši, jo varbūt viņš pamainīs, atstās to pašu zīmu un būs pamainījis to materiālu vai to izējumateriālu. Un rezultātā tu lasīsi caur turienu vienu, bet virsū būs cits. Bet tas, protams, ir zaļmaldināšanas aspekts. Es
Drusīt papildināšu. Mums kā universitātē ir bijusi gana daudz dažādi gadījumi, kur mums griežās uzņēmējs, kurš arī saka, tā, es nomainījis iepakojumu materiālu, principā dizainu gandrīz tikai izskatās, bet tajā brīdī, kad es šajā jaunajā materiālā, kas man ir piegādāts, it kā visi dokumentācijā, visi tā kā vienādi, bet man produktam derīguma termiņš uzreiz mainās un samazinās gandrīz 2 vai 3 reizes. Līdz ar to arī mainot dažādas piedevas, plastifikatorus un visu ko citu šiem materiāliem, kur tā kā papildinot šo teikumu, ka viens stāsts par tiem produktiem, kuriem nav būtiski tā kā uz šīm barjeru īpašībām un derīguma termiņiem, kas varbūt būs tās liekas, tur bija kļūda, jūs pārstrādātāji sapratāt, ka kaut kas nav kārtībā, bet tas arī lielā mērā ir saistīts ar visu šo pārtikas aprites ķēdi, jo ja nomaina kādas šīs attiecīgi materiāls, varbūt ir nepareizs vai nekorekti, kas principā kaut kādi vai mainās piedevas, plastifikatori, vienam uzņēmējam varbūt tas neko diži nemainīs, bet cits pārtikas ražotājs būs pilnīgās šausmās, jo viņam visas produkcijas klāsts būs principā tā kā sabojāts. Bet pētot, piemēram, kāds ir jūsu skats uz to pašu uzņēmējdarbības vidi? Skaidrs, 50 000 neviens netērēs, lai uzliktu jaunu šo zīmīti virsū uz iepakojumu, bet cik liela ir šī atbildība? Vai tāda tipa ražotāji, kas ir gatavi arī pazaļmaldināt kaut kādā brīdī? Vai viņi pievērš uzmanību tam, ka šis cits iepakojums arī ietekmēs viņa pārtiks produktu derīguma termiņu? Lūk, un šajā pētījumā, ko mēs arī veicām gada garumā, LIFE projekta ietvaros un sadarbībā ar Zaļo punktu, ir tā, ka mēs esam konstatējuši, ka Latvijā ir gana daudz iepakojumu, kuriem principā tā kā nav atbilstoši arī šie marķējumi virsū uzlikti. Ir gana daudz arī šie gadījumi, kur attiecīgi cilvēkam ieraugot piktogrammā, teiksim, arī šajā ciparu kodā mums ir, piemēram, tāds viens piemērs, piemēram, polipropilēnu, mēs zinām, ka cipariņš ir 5. Un tajā brīdī, kad mēs runājam arī ar cilvēkiem, ar patērētājiem, un viņi arī pie šķirošanas, tajā brīdī, ka jāšķiro, viņiem tagad ir jautājums, vai 3-stūrītī PP ir tas pats, kas 3-stūrītī 0,5, vai tas pats, kas 3-stūrītī ir vienkārši 5 uzrakstīts. Un viņiem šķiet, ka, ja tagad uz konteineru uzlikta piktogramma, ka tu tikai PP, tad tiem, kuriem virsū rakstīts 5 vai 0,5, viņi tos nedrīkst mest iekšā. Līdz ar to ar tām piktogrammām mums ir jābūt arī gan, es gribētu teikt, uzmanīgiem, jo tas, ko mēs tur uzrakstam, mums kā ekspertiem, kas mēs šeit arī zālē šobrīd esam visi, mums šķiet, ka tas ir tā diezgan saprotami, bet ir vesela, teiksim, gribētu liekt liela grupa cilvēku, kuriem liekas, mēs visu laiku stāstam un par šīm lietām runājam, bet ir liela grupa cilvēku, kurus varbūt nesašķiro pareizi, tā kā mūsu uzpratnē liktos pareizi, tāpēc, ka viņi vienkārši nesaprot. Un tas, ko mēs pētījumā konstatējām, ka principā PP 0,5 un 5 principā ir tas pats, bet cilvēks to brīžiem ir tā, ka viņam tā kā vienkārši tas nav saprotams. Un ja mēs tagad ieviešam piktogrammas, tad viņām ir jārēķinās arī tas, ka mums produktu ražotāji eksportē produktus. Un līdz ar to tagad jautājums, ja mēs tagad uz iepakojumā lasam, mums ir dažādās valodās ar informāciju uzlikta virsū. Un ja man tagad tās uz katru valsti sūtot, tagad katrā valstī tās piktogrammas ir 1, 2, 3, 4 veida, tad beigās tie cilvēki jau vairs tagad nesaprot, ko ar tām piktogrammām darīt, jo tie iepakojumi ir ļoti krāsaini, krāsu ir daudz, krāsas apgrūtina pārstrādes procesu, līdz ar to tur jābūt diezgan tādai sinerģijai un saprotamam risinājumam, kā to vispār darīt. Tad jautājums atkal attiecīgi, vai mums ir par daudz apzīmējumu uz iepakojumu? Mums ir ļoti daudz, un ir tā, ka mēs uz iepakojumiem ko tik mēs neliekam virsū pētījumā, ko mēs redzam, un patiesībā ir tā, ka ļoti daudz, kas ir tāds, kuram kā arī šobrīd ir par zaļmaldināšanu, ka ir daudz lietas, un mēs arī augstskolā mums studentiem, kas mācās un apgūst, mums tāda spēlīte, kur mēs esam dažādas piktogrammas un dažādus simbolus, ko mēs liekam virsū salikušas vienas lapiņas, un otrā pusē mēs esam salikuši šo aprakstu, kas tas tāds ir. Un tajā brīdī, kad mēs šo sākam atrakciju, tad visiem liekas, mēs visu zinām. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam darbojamies, izrādās mēs tik maz ko par to visu zinām, bet iepakojumi ļoti krāsaini un informācijas ir ļoti daudz. Kaspar, atsaucoties uz jūsu ideju par šiem svītrakodiem, Vesers kundze iebilda, bet jautājums prasa par daudz likt virsū likumdošana vai kā lai to pasaka normatīvi akti un tam līdzīgi? Tas jau droši vien mēs varētu uzdot jautājumu zālē, jo katrs mēs ikdienā iepērkamies. Un, es jau, ka pērku pienu, es jau nelasu tas, kas ar tiem maziem burtiņiem rakstīt. Piens ir, 2,5% ir, tad es paņēmu. Tad tur tālāk jau ir mans iemīļotais vai tādu uzņēmumu. Es patiešām nelasu tos 5 un PP, tad, kad ir jāšķiro, es atzīšos godīgi plasmas pudeli. Man ir attiecīgajā konteinerā, un man tur nevajag uzrakstīt uz stikla pudeles virsū, ka tas ir stikls, lai es saprastu, ka ir jāieliek ir stikla konteinerā. Man liekas, ka dažreiz es nezinu, vai tiešām jūs skatāties tos burtiņus, ja, kad šķirojat, piemēram. Jomas eksperti var pacelt rokas, kurš lasa? 3, 2,5 bija apmēram tā, 3. Vai tas bija šķērslis kādam, ja nav izlasīts PP 5, ielikt to plasmas pudeli vai paku attiecīgajā konteinerā? Man liekas, ka nē.
Bet atkal jautājums laikam būtu par tiem nezinātājiem vairāk, kurus tas interesē. Nu, tas tāpat kā par sastāvdaļām. Ja? Nu, mana pieeja pavisam vienkārši. Sievai patīk lasīt, tad viņa aizsūta uz veikalu, viņa izvēlās, es piefiksēju, kur ir produkti, kas ir jāņem, un es tos arī ņemu, nevis lasu, kas ir iekšā sastāvā, vai ne? Tad jautājums par tiem marķējumiem, nu, Rudīt, jūsuprāt, ir par daudz, vai atkal tieši otrādi no jūsu puses? Nu, ja ir jāliek, tad ir jāliek, un liekam vēl piktogrammas klāt. Daudz vai maz, tas, protams, ir diskutabls jautājums, kas kuram ir daudz, kas kuram maz, bet jebkurā gadījumā šeit jau, es kā minēju, tas nav ar rītdien, un tas būs apspriežamais jautājums, lai cilvēkam ir pietiekami skaidrs saprotams. Protams, ka viss nelasīs. Tāpat kā šobrīd, Kaspars jau teica, nelas. Viņš tikai apskatās piens vai un cik treknus un tas kas ražo. Priekš vīriešu veiklā tas jau ir daudz. Protams, tas jau nav. Nav vismaz Tas kefīrs. ir izšķirošais, bet skaidrs ir viens, kad ir jāsaprot un kaut kāda informācija jādod, kam vajadzētu dot un kam nevajadzētu. Es piekrītu. Varbūt ir izvērtējums, piemēram, stiklam to nevajadzētu vai papīram, bet arī papīram būtu droši vien diskutabli. Te pašā laikā, tad ir tas stāsts, ko mēs saņemam savukārt no otras puses, kad atkritumu savācēji, pieņemot zelta no konteineru, kur ir vieglais iepakojums, viņi ieskaita nešķirotajā masā, jo tur, lūk, ir bijuši 3 tādi elementi, kas īsti nav skaidrs. Redzot vizuālo bildi, skaidru un viennozīmīgi var pateikt, 2 no tiem bija plasmasas iepakojumi, pilnīgi noteikti. Pieļauju, ka vienam varētu arī materiāli noteikt, tikai vizuāli no bildes. Trešais, kas bija atzīts par neatbilstošu, bija papīra kartona, tātad šis te rullīts uz kurtina tualets papīra, bet ne tas, kuram rakstīts iemetiet podā, ja, jo tas tiešām ir ķīmiski apstrādāts, bet tas, kas ir klasiskais. Un vienīgais, kur tiešām es šai konteinerā no virspusējā skatu teikt, ka nebija pareizi, tā bija balzāmpudeli, jā. Bet viss konteiners dēļ šiem 4 aspektiem tika atzīts kā nešķirotais atkritums. Līdz ar to jautājums, vai ir vajadzīga tā zīme vai nav vajadzīga. Ja iedzīvotājiem tas atvieglo dzīvi, tad es teiktu, ka vajag. Andri, varbūt jums ir kāds sakāmais par šo komentāru? Mums kā pārstrādātājiem, es teiktu, ka droši vien priekš iedzīvotājiem un, teiksim, tādam sirdsmieram, lai būtu vienmēr garantija, kur paskatīties, ja ir aizdoms, vai to var mest to konteinerā vai nemest, labāk, ka tas ir rakstīts un to var viegli izdarīt un manuprāt, tā mazākā bēda. Bet mums kā pārstrādātājiem ir tā, ka mums tas tā piktogramma vispār neko nenozīmē, jo mēs tāpat skatāmies pēc tā materiāla veida, jo, piemēram, ir tādi iepakojumi, kur ir tādi slāņaini, piemēram, viņam būs uzrukāts, ka tas ir LDP vai PP, bet īstenībā viņš ir slāņains, un tur, pieksim, pa vidu var būt kaut kāds cits polimērs vai patiecīgi tur kaut kādu noturību pret sauli vai vēl kaut kas iestrādāts iekšā. Un kas galā atkal bojā to visu to produktu. Bet mums ir labs iekārts, mēs varam atpazīt, ka tas ir tas materiāls, mēs viņu varam atšķirot, bet tas ir atkal kaut kāds produkts, kas bojā, un mēs kā pārstrādātājs to īsti neskatāmies, kas tur virs. Laura, ir kas papildināms? Jā, es tieši gribēju teikt, ka vai vajag vai nevajag rakstīt uz produktu, kur tad likt to iepakojumu. Tā ir diskusija, kas bija arī mūsu pusē, kad varbūt liekam, nezinu, krāsas konteinerīt, kurā konteinerī tas ir jāmet, bet tad mēs saskārāmies ar to, kad ir pašvaldības, kurās ir dažādi izpratni par to, kādā krāsā ir kurš konteiners, un tā sistēma nav vienota, un šobrīd ir tā, ka daļai produktu mēs tiešām rakstam uz etiķetes, kad vāciņš ir metāls, burka ir stikls. Izklausās kā mazajiem par zvēriņiem, bet ir cerība, ka tas tomēr palīdz kaut kādā veidā, vienkāršot un varbūt pat veicināt šo šķirošanu atbilstoši tam, kā tas ir jādara. Viss vienkāršais ir ģeniālais un otrādi, vai ne? Ja stikls, tad zin, ka pie stikla var iemest, kur ir uzrakstīts stikls. Rudīt, jautājums par tām krāsām. Piemēram, kāds nāks, ka pašvaldībām ir dažādi izpratni par krāsu konteineriem? Vai tas nav kaut kāds vienots standarts, kas prasās? Mēs pie tā patreiz arī strādājam, lai būtu šis vienotais standarts. Tad šis projekts, ko es pieminēju par piktogrammām, tajā ir arī šis stāsts ielikts iekšā, jo mēs tiešām papētījām to situāciju, kad līdz absurdam, kad šodien es esmu Valmierā, rīt Daugavpilī un katrā vietā ir savas nianses. Pamatā tas attiecās uz vieglo iepakojumu, ko es tur drīkst, ko nedrīkst likt.
Tā nebūtu jābūt. Mēs esam vienā valstī, tāpēc būtu jābūt visam skaidrs, un mēs esam pētījuši arī Polijas pozitīvo pieredzi, kad viņš šo novienkāršoja dažus gadus atpakaļ, un visā valstī noteica vienādu pieeju, un tad arī daudz labāka rezultāti ir, jo cilvēkiem nav jāpiedomā. Es tagad atbraucu uz Liepāju, ko te es drīkst vai kaķu, tā teikt, barības buņģiņu drīkst likt vai nedrīkst likt. Es šo piemēru ļoti apzināti minu, jo līdz tādiem absurdiem arī ir bijis. Pat tik skaisti. Un tajā pašā laikā noteikti cilvēks beigās atmeta roku un iemet, kur pirmais pagatās apmēram pēc labākās sirdsapziņas. Kā ir ar, piemēram, konteineru piegādēm? Ir tā, ka kāda pašvaldība taupās un paņem konteinerus, kuriem ir cita krāsta, tāpēc tie ir lētāki? Es sākšu ar to, ka pirmkārt pašvaldībai ir šī te autonomā funkcija, nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. Tas nozīmē, ka viņi izvēlās atkritumu apsaimniekotāju un izvēlēties apsaimniekotāju, ja viņi nosaka, kādas ir prasības, kāda konteineri, kādas vēl ir varbūt alternatīvas piemērojums, jo pašvaldība no pašvaldības atšķirās. Būs, kur ir blīvs iedzīvotājs skaits, būs, kur ir mazāk blīvums un daudz viensētu un tā tālāk. Tā kā tur ir jāskatās, kurā vietā būtu tās specifiskās prasības, bet tās ģenerālās prasības tās jau šobrīd ir noteikts tīri normatīvā līmenī visām vienādas. Jautājums, cik atbildīgi pašvaldība pieeja šiem jautājumiem, slēdzot šos līgumus, izdarot izvēles. Un tālākais jautājums jau ir par to, ka jāatzīst, ka arī dažkārt mēs saņemam sūdzības no iedzīvotājiem, ka man nav tāds pakalpojums un nav šāds attiecībā uz dalītiem atkritumiem, bet te pašā laikā iedzīvotājs nevīžo noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu kā tādu. Tā kā te ir jābūt visām pusēm atbildīgām. Un jautājums, kādā veidā paņem šo konteineru, kādas ir prasības, te jāuzņemās atbildība ir gan pašvaldībai, ko viņi ir izvirzījusi savam apsaimniekotājiem, un arī apsaimniekotājiem ir jāuzņemās atbildība. Kādā veidā viņš informē šos te atkritumu radītājus, kuros brīžos un pie kādiem nosacījumiem viņš šo konteineru ieskaitīs kā dalīt vai nešķirot, un kas notiek tālāk. Un kā rokās ir kontrole, tādā ziņā, varamam ir savi rīki vai kādai pārvaldei? Šī gadījumā, ja tā ir pašvaldības funkcija, mēs nekontrolējam pašvaldību, cik viņi un kā ir darījis, bet mēs to saskaramies ikdienā. Ja šī gadījumā, ja iedzīvotājiem ir kas neskaidrs, tad lielākoties, tā nav labā praksa, bet iedzīvotāji vēršās arī ministrijā. Tad mēs vērtējam, kā tas saskan ar saistošajiem noteikumiem vai saistošie noteikumi. Tie ir vienīgie, ko mēs tiešām vērtējam no ministrijas puses, kad pašvaldības sagatavo saistošos noteikumus, vai tur ir ielikts adekvāts prasības, kas saskan ar normatīviem aktiem. Mēs pieminējām pavisam īsi depozītu. Man liekas, tajos arī varam publicētajos ziņojumos bija ļoti skaisti, ka tas lielais darbs skaidrs bija šie maisiņi, iepirkuma maisiņi, pieminēts piemērs par to, ka tiklīdz uzliek maksu par iepirkuma maisiņu, tā cilvēki laikam ar to finansiālo prizmu sāk domāt, vai man to lieko maisiņu vajag, kas ir loģiski, ja? Un tad ir aiziet līdz 21. gadam, kad ieviešam depozītu. Kas notiek, piemēram, uz dažādos iepakojumu veidos? Depozīts ir bijis liels solis, uz ko mēs ilgi gājām, esam tikuši līdz tam, ka šīs pudeles dažādās veidos un skārdēns mēs varam dabūt no šīm atkritumiem. Kas ir tie dažādie iepakojuma veidi, kam vēl būtu jāpievērš uzmanība? Tās ir automašīna riepas, par kurām ir runāts, kuras arī vajadzētu kaut kā nodot vai kaut kas vēl? Šīs atkrituma plūsmas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību, ir gan daudz, bet es domāju, ka šai zālē pamatā viss gribēs runāt tikai par iepakojumu pirmām kārtām. Jo pārējais jau tad būs katram specifisks, kas no kuram ir. Bet attiecībā uz šiem iepakojumiem, tas, ko mēs varam noteikti teikt un ko parāda, statistika, faktiski ieviešot depozītu sistēmu, cilvēki vairāk motivēt kaut ko šķirot vispār. Jo, ja viņš ir kaut ko sācis šķirot, kaut vai finansiālu apsvērumu dēļ, tad viņš jau skatās, varbūt viņš vēl kaut ko var nošķirot, varbūt vēl kaut kur var kaut vai bez maksas kaut ko nodot. Tātad, dalīti atkritumu vākšanas konteineri vai punkti vai laukumi. Ja? Līdz ar to tā motivācija, šī depozīta sistēma ir palielinājusi tieši attiecībā uz šķirošanu. Kaspar, varbūt jums kas papildināms, ņemot vērā, ka zaļais punkts savāc arī elektrotehniku un tādas lietas? Jā, man ir viedoklis par depozītu sistēmu. Droši var paust.
Jā, droši vien ne visiem tas patiks, jo es atgādināšu, ka depozīta sistēma iepakojumam sākotnēji tika radīta uz atkārtot lietojamo iepakojumu. Un tikai pēc tam kāds gudrinieks pamanījās, ka caurums ir apaļš un var iestumt kaut ko ļoti vērtīgi iekšā, lai mazinātu izmaksas. Ja? Un alumīnija buņģis pieminētās un plasmasas pudeles ir visvērtīgākā daļa, kas ir parastajā, dzeltenajā konteinerā. Tā tika samazināta, un tad tas pārējais, tas ir mazāk vērtīgs, un līdz ar to tad uzturēt divas sistēmas, to katrs piekritīs, ka tas vienmēr ir dārgāk nekā uzturēt vienu sistēmu. Es atbalstu pilnībā depozītu sistēmu visam, kas ir atkārtot lietojums, ko var vēl vienreiz uzpildīt. Jo mēs jau skatījāmies tos procentus, kas ir atpakaļ jāsavāc. Jo labi, savāksim tur 70, 80, 90, labi, liksim pēc pudelēm klāt tur 25% pārstrādājumu, bet ir jāsaprot, ka kaut kur jau vienā brīdī ir tā robeža, ka to pārstrādājumu nevar izmantot N reizes. Piemēram, papīra kartonu, tas ir 9 reizes var pārstrādāt, un tad šķiedra jau ir pa īsu, un tad nekam nedara. Un plasmasai līdzīgi, jo tā nākošā problēma, kad mēs savāksim tos 90%, atkārtot neuzpildāmo iepakojumu, parādīsies nākošā problēma, kur tad mēs to visu liksim. Jo nevienmēr, piemēram, pārtiks produktus var iepakot iepakojumā, kurš jau bijis 5 reizes pārstrādāts. Tā kā tā ir nākošā problēma, un tāpēc es nepavēltu pieminēju šo te reģenerāciju. Ļoti, tā Eiropa līdz šim izvairījās no šīs te dedzināšanas, ja pareizāk sakot, enerģijas iegūšanas, bet skatoties, kā naftas cenas skrien kosmosā, vienmēr būs iepakojums, kā Andris teica, būs vairāk slāņi, lai tā gaļa stāvētu vismaz nedēļu, nevis 2 dienas. Un būs tāds iepakojums, un šī dedzināšana un enerģijas iegūšana tomēr ir ļoti būtiski, jo Latvija pagaidām ir laikam vienīgā valsts, kur mums tā nav īsts dedzināšanas rūpnīca. Igaunijā ir, Lietuvā ir 3, labi, mums ir cementa rūpnīca, bet viņi nav tā kā specializējušies uz siltumu iegūšanu. Jā, tas man par depozītu. Riepām, es saku, pērciet riepas tur, kur jums ņem pretī vecās. Pasūtīsiet internetā no Eiropas, tad nebrīnaties, ka jums servisā paprasīs piemaksāt par to. Loģis par riepām, bet par to reģenerāciju un atkārtoto lietošanu. Tomēr gribētos piebilst. Jā, šī te regula arī paredz šo atkārtoto lietošanu, veicināt un motivēt. Un es gribētu teikt tā, mēs tā kā vairāk liekam šodien akcentu visu laiku uz pārtikas iepakojumu, bet atcerēsimies, ka iepakojums un pietiekam lielos apjomos arī ir nepārtikas precēm. Un tur daudz, kur var izmantot tieši šo atkārtotu lietojumu. Un šī gadījumā atkārtot lietojumais, es lietoju 5 reizes, bet nodokli vai apsaimniekošanas maksu es maksāju 1 reizi. Tā kā tā jau ir, ja tā loģiski paskatās uzņēmums, tad šeit ir tā motivācija padomāt, kur es varu izmantot atkārtot lietojumu iepakojumu un kā es viņu dabūnu atbilstošā kvalitātē atpakaļ. Tā ir viena lieta. Jā, par reģenerāciju. Gribētu piebilst, ka visai drīz vien tāda pārstrādes rūpnīca Latvijā būs Ventspilī, siltuma apgādes vajadzībām un ieguvēji, bet tai pašā laikā jārēķina, ka tas apjoms, ko drīkstēs sadedzināt, viņš šobrīd varbūt ir lielāks, bet uz 35. gadu viņš saruks. Un tātad līdz ar to noteikti, jā, mums ir vajadzīgs šādas rūpnīcas, bet viņām ir jābūt ļoti pārdomātām tā, lai viņi spētu izmantot arī alternatīvo kurināmo vai jaukto. Diskusija lielākā bēda ir tā, ka beigās pavarās jauni temati, un organizatoriem, man liekas, Kaspars Rudīt jāicina uz šādu reģenerāciju diskusiju. Vai zālē ir jautājumi? Mums tiešām beidzas laiks, tāpēc paceliet lūgtu rokas, bet mums nav mikrofona, ja? Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Droši. Jā, labdien. Man ir jautājums. Es pārstāvu tirgotāju pusi, kuri tirgo elektromateriālus, būvmateriālus un tam līdzīgas lietas. Es gribētu varbūt paprasīt viedokli, kā jūs ieteikt no praktiskā viedokļa. Mēs tā tad iepērkam, ievedam preces, nāk bonusā iepakojums, par kuru mēs neko nezinām. Kā jūs ieteiktu šķirot šo te sadalāms un pārstrādājums un nepārstrādājums? Kā mēs no zaļā punkta puses skatāmies tā, ka jā, tas būs ļoti grūti, bet te jau parādīja, ka tad jums ir viens variants, arī jums jāprasa līdz šim te preces piegādātājam apliecinājums par to iepakojumu, kas ir ticis izmantots. Tātad, tas ir iepakojuma ražotājs. Viens variants, vai arī otrs variants ir, es saprotu, ja tas, piemēram, preces saražot ir kaut kur, iepakojums saražots ir Ķīnā,
tad izgājis caur 3 noliktavām, tad Eiropā kaut kur iepakots, varbūt var Amerikā atnāca, principā nereāli dabūt tādu apliecinājumu. Tā ir realitāte. Tad paliek otrs variants, ir pārstrādes rūpnīca, pie kuras jāiet tad ar šo te paraugu, tur ir presot laboratorija, un tad laboratorija varētu uztaisīt analīzes, uz kur pamatu tad rūpnīca varētu iedot. Mums ir 2 rūpnīcas. Man liekas vairāk pat rūpnīcas. Jā, mēs jau tā kā ierosinājām, ka varētu būt arī zaļais saraksts ar materiāliem, piemēram, kur ir skaidrs monomateriāls pēc HDP, LDP, tad par to nevajadzētu prasīt apliecinājumu. Mēs ar ministrijas tīvējamies, ka tādu sarakstu vajag. Jā, tāds noderētu noteikti. Jā, šāds variants tika apspriests arī par sarakstu, bet tikko pieminētais materiāls tikpat labi, viņš varbūt ir sarakstā, un jūs paskatāties, jā, tiems ir šis polietilēns vai vēl kāds materiāls, bet faktiski viņam ir vēl kaut kādas piedevas, vēl kāda plastifikātora, krāsiņai, vēl kādām citām izpausmēm, un faktiski rezultātā viņš nav pārstrādājums. Tāpēc mēs šobrīd esam atteikušies no šī saraksta, jo tas varētu būt arī maldinoši, jo viņš būs tajā sarakstā, jūs viņu aizvadīsiet, jūs ne, bet tas, kas savāks aizvadīs Andrim, viņš uztaisīs pārbaudu un teiks, tā kā jau bija ar piemēru. It kā ir, bet tomēr nav pārstrādājums, kvalitāti nevar dabūt. Tāpēc no šī saraksta mēs šobrīd esam atteikušies. Tad mēs viņus liksim uz šiem te nepārstrādājumiem, ja? Ja liksim. Jo, apliecinājumu nav, kurš viņu mums iedos, mums neiedos neviens. Jā, īstenībā šī seminārā vēlāk nedaudz arī būs prezentācija no maniem profesionāliem kolēģiem, kur arī stāstīs par šo laboratoriju un kāds apliecinājums mēs varēsim iedot, jā, bet tā galvenā doma ir tāda, ka ja jūs labprātīgi vēlaties atvest kādu materiālu, pārliecināties, vai viņš ir pārstrādājums vai nav pārstrādājums, tad droši jūs to varēsiet darīt, un arī nelabprātīgi, ja jūs tiešām gribat zināt, vai jums par to būs jāmaksā nodoklis vai nebūs jāmaksā nodoklis, tad jūs arī varēsiet atvest uz mūsu laboratoriju, mēs jums varēsim pateikt, vai mēs viņu varam pārstrādāt, vai mēs viņu nevaram pārstrādāt. Un tā arī būs tāda tiešām godīga atbilde no ražotāja, jo mēs nevaram visus polimērus pārstrādāt, mēs varam pārstrādāt kaut kādus noteiktus, un mēs arī varam iedot kaut kādu rekomendāciju, iespējams, kur viņu var pārstrādāt. Paldies! Labdien, es pārstāvu ražošanas uzņēmumu, un mans jautājums ir saistīts ar to, ka cik lielā mērā dizains ietekmē iepakojuma pārstrādi, un ko jūs varētu ieteikt pārtikas ražotājiem, lai būtu iespēja izveidot skaistu dizainu iepakojumam, kurš būtu pārstrādājums, bet tomēr plauktā patērētais varētu atšķirt un izvēlēties tieši, piemēram, tieši mūsu pārtikas produktu. Ja es drīkstu, ļoti plašs temats, es te varētu ilgi par šo runāt, bet tādā īsumā tad tas arī principā, uz ko visa Eiropa iet, ka tam iepakojumam jābūt ir, teiksim, viena materiāla, monopolimēram vai monokartonam vai vienalga kam, tikko tas ir kartons ar plasmas slodziņu vai kartons ar kaut kādu citu polimēru bantīti, kas ir pielīmēti klāt, vai līmi, vai vēl kaut ko tā sākās problēmas, vai ir problēmas viņu pārstrādāt. Līdz ar ko, ja tas ir viens polimērs, jo, piemēram, arī ļoti daudzi grēko, piemēram, ražo, tas ir arī tehnoloģiski, bet, piemēram, ražo, šampūnu pudelīti, pata pudelīte, teiksim, ir no HDP vai PP, un korķītis atkal ir no cita. Ja, piemēram, pudelīte ir no HDP, tad korķīti uztais no PP. Tad atkal ir problēma, kā viņu atdalīt, kā viņu pārstrādāt. Ja tas ir viens polimērs, viņš būs pārstrādājums. Ļoti, ļoti daudz tagad ir piemēri, manuprāt, tas pats Mondi un visi lielie ražotāji. Viņi mēģina iet projām, piemēram, no iepakojuma, kas ir balts vai caurspīdīgs. Tāpēc, ka uztaisīt pārstrādātu atkal baltu, ir ļoti sarežģīti. Tas nozīmē, ka izējmateriālam arī jābūt ir baltam, lai tu atkal dabūtu baltu.
Viņi iet uz to, ka būs pelēks, būs melns, tāpēc, ka tad var sajaukt visas krāsas kopā un tev galā būs melns vai pelēks. Un teiksim, tas sauklis, teiksim, uz ko tagad ļoti daudz, kur iet tie lielie milži, ir tas, kad melnais un pelēkais ir forši, tāpēc, ka tas ir pārstrādājums. Bet tas nozīmē, ka krāsas, ja iepakojums ir no monomateriāla, bet virsū ir 7 krāsas, tas pārstrādi neietekmēs? Ja tas iepakojums ir pelēks vai melns, nav problēma, jo gala rezultātā viņš tāpat būs melns. Bet ja tas iepakojums ir balts un tur ir, dažādas krāsas sadrukātas virsū, tad pārstrādes procesā viņš visdrīzākais būs pelēks. Tikai daļa tā krāsa, kas ir virsū. Paldies. Šeit un pēc tam jūs. Labdien, es esmu Balciko iepirkuma direktore. Es neesmu vides speciālists un atkritumu speciālists, jā. Man ir tāda, palabojiet mani, man ir tāda informācija, no sākumā. Olu pakošanai mēs izmantojam gan kartonā iepakojumus olu bretēm, kas ir no pārstrādāta kartona, protams, un arī maza daļa no pārstrādātas plastika. Bet man ir tāda informācija, ka tieši Latvijā šitas olu bretes gan no kartona, gan no pārstrādāta plasmasas nav iespējams pārstrādāt. Vai tas tā patiešām ir? Jo citas valstīs, cik es zinu, neesmu eksperts par olu breketēm un, godīgi sakot, nemaz nezinu, no kura materiāla, bet es pieļauju, ka tas ir vai nu pēc, vai nu polistirols, no kā viņu rižo. Manuprāt, ja tas ir pēc, tad viņu var pārstrādāt, bet neesmu droši, vai var Latvijā. Ja tas ir polistirols, tad neesmu droši, vai viņu var pārstrādāt. Jo, teiksim, tādā rupju runājot, ir jāizdala vairāk polimēru veidi. Teiksim, tādā pārstrādes rūpnīcās pa lielam ir divu veidu pārstrādes rūpnīcas. Viena veida pārstrādes rūpnīca strādā ar materiāliem, kuri peld ūdenī, kas ir LDP, HDP, PP. Un tad ir pārstrādes rūpnīcas, kas strādā ar polimēriem, kuri grimst ūdenī, kas ir pēc, polistirols, visi sarežģītie materiāli, viņi grimst ūdenī. Un to pārstrāde ir vissarežģītākā. Bet kas ir ar kartonu? Kartonu jau tos olbretes mums ražo Valmierā, VLT, bet man šķiet, ka jūs nesadarbojaties ar to uzņēmumu, jūs esat izvēlējušies citu piegādātāju, bet viņi pievieno savā jaunu olbrešu ražošanas procesā zināmu daļu vecās olu kastītes viņi var pievienot. To viņi dara. Bet tas jau, ka Latvijā nepārstrādā, tas jau nav nekas. Mums taču ir Grigio Recycling tūmā lielā rūpnīca, kur pārstrādā, un kartona pārstrādes iespējas ir ļoti, ļoti lielas. Tās visapkārt. Nav jāskatās tikai uz Latvijas pusi. Jā, bet mēs olas taču pārdomā arī Baltijā, Latvijā. Un kur jūs mētat, kad olas nopirksiet? Kur jūs šito olu brešu nopirktu breti medīsiet? Protams, es olu brešu to kastīti, vismaz es uzkāpu viņai virsū, sāksim ar to, es saplacinu, un tad es lieku vieglā iepakojuma konteinerā, jo es skaidri zinu, ka pēc tam tas tiks aizsūtīts kā ķīpotais materiāls, vai uz to pašu Poliju pārstrādāt, vai uz to pašu Lietuvu. Jo visi apsaimniekošanas, es darīju tenderu ar visiem atkrituma apsaimniekotājiem. Viņi pateica, ka viņi kartonu no ola bretem neņem papīru, ka mēs nedrīkstam izmest, un ka viņi nevar pārstrādāt, un kā mums jāmet, tas ir jaukta tipā atkritumos. Jūs runājat par saviem rūpnieciskiem ražošanas atkritumiem, nevis par olu bretiem, kas aiziet pie iedzīvotājiem. Bretas tas patas, gan, jā, bet, jā, mums kaut kāds paliek pāri, vai kaut kāds tur, jā, arī. Tas man mazliet pārsteidz, jā, kad tāda nosacījuma. Es nezinu, kas startēja jūsu konkursā, kas tie tādi bija pa uzņēmumiem, kas atteicās. Visi, kas ir Latvijā. Es atvainojos, bet es arī aicināšu varbūt tik plašas diskusijas, tad varbūt kaut tādā neformālajā daļā izrunāt ar ekspertiem. Jo mums bija vēl viens jautājums, un mēs jau esam aiz programmas laika. Jā, vēl varbūt noslēdzošais jautājums, un pārējie jautājumi tad aci pret aci kafijas pauzē. Jā, sveicināti no Zaļā punkta, Iļena Zvan. Tātad es gribu jautāt par
to, kad ja mums ir piktogrammas paredzētas uz miskastēm, tad tas nozīmē to, ka visiem ražotājiem ir jāgatavojas uz to, ka jāliek obligāti būs jāmarķē iepakojumi, jo šobrīd visi iepakojumi nav marķēti. Tas, kā es teicu, būs perspektīvā. Pirmais solis ir atkritumu konteineri. Tur šobrīd noteikumi jau ir apspriešanā, un mēs sākām ar nelielu skaitu. Dānijā, piemēram, izmanto 98 dažādas piktogrammas, un cik saprotu, tad vēl dažs ir plānā. Mēs neplānojam tik plašu klāstu iet uzreiz gaisā, jo cilvēkiem ir vispār jāpierod pie šīs pieejas. Bet galvenais, lai viņi ir vienoti visā valstī. Tātad pirmais solis būs uz atkritumu konteineriem, viņi noteikti nebūs jau ar 1. septembru vai 1. janvāru, tātad jāskatās, kā šie noteikumi tiks pieņemti, un tad ir jābūt pārējais laikam, lai tiešām var sagādāt vajadzīgo piktogrammu skaitu, izvietot un tā tālāk. Un tikai pēc tam sekos otrais solis par iepakojumu. Tā kā tas nebūs ne rīt, ne parīt vēl. Paldies! Paldies liels! Paldies liels diskusijas dalībniekiem!